Sveiki! Šī video virtuve mani sauc Žana. Gatavošu mājas gatavoto majonēzi. Man vajadzēs olu dzeltenumi, vīnogaitītis, vai nu ābolētītis, olīveļa, vai nu rapšeļa, cukurs, sāls, sineps. Olu dzeltenumiem pievienoju sāli. Un asumiņam sineps. Galmas lieta var arī likt sineps, var nelikt klāt. Un saputo. Nepārtraukti maisot, pilnīgi pa vienai tējkarotei pievieno eļļu. Ja uzreiz pievieno vairāk, majonēzi var nesanākt. Un visiem produktiem jābūt istabas temperatūrai, siltam. Un puto līdz majonēzi ir sabiezējusi. Tagad pielieju klāt etiķi, vīnogu vai no ābolu, tāpat arī var aizvietot ar citronu sulu. Majonēzi var padarīt saldāku, ja pievieno nedaudz cukuru, ja vēlēs majonēzi padarīt nedaudz šķidrāku, pašās beigās var pievienot nedaudz ūdens. Majonēzi sanāk patiešām garšīga, man pat labāk garšo nekā pirktā. Mājas majonēze ir gatava, lai labi garšo. Соус майонез готов. Приятного аппетита!